Bet šodien Tirzniecības centrā galerija centrs tika atklāta fotoizstāde ar nosaukumu Paaudzes, un tajā ir redzams ne tikai vispār cilvēki, bet arī daudz sabiedrībā pazīstami cilvēki, aktieri, mākslinieki, portreti un turklāt kopā ar viņu bērniem. Jā, mūsu filmēšanas grupa bija šīs izstādes atklāšanā, un ticiet vai neticiet, mēs esam gatavi ar jums padalīties šajos iespaidos. Saviesīgos pasākumos sabiedrībā pazīstami ļaudis reti parādās kopā ar savām atversēm. Fotoizstāde ir izņēmums. Te viņi visi 19 ir kopā ar bērniem. Visi uzrunātie fotosesijas dalībnieki piekrituši bildēties ilgi nedomājot, jo projektam ir cēls mērķis – tuvināt vecāko un jauno paudzi. Чтобы дать людям возможность, еще раз подумать о том, что от более старшего поколения зависит, какое молодое поколение будет. Будут они умнее, будут они лучше нас, будут они честнее и тому подобное. Man ļoti patīk to, ka visi izskatās tā, kā viņi izskatās. Mazā ir ne bērni, ja? Lielā ir vienmēr tāda apcerīga, ja? Mamma ir vienmēr smuka, un es profesionāls. Sveiki, skatos, tavai meitai seju neredz, vai tas tīšām vai nejauši? Tīšām. Godīgi atzīstos, pavisam ļoti tīšām. Tādēļ, ka man ļoti uzrunāja šis projekts, un es it kā teicu jāvārdu, tāpēc, ka tām tāds labs vēstījums īstenībā ir un kaut kāds mēģinājums satikties vairākām paudzēm un uzklausīt beidzot vienam otru, bet tos savus bērnus es ļoti sargāju. Es laikam kā tīģeriene un manas mazās kijāras, es viņus visus sargāju. Uz izstādes atklāšanu kopā ar mammu ieradies Melitas Drākus dēls, vidusskolnieks. Viņš grib palikt malā, viņš nemaz negrib ar maniem nekur tā rādīties un tā būt, jo viņam liekas, pa daudz fotografē, pa daudz. Un arī šodien, kad es teicu, ir ļoti svarīgi, lai tu būtu šeit, kaut vai no ģimenes vārdā. Tad atkal bija pauze, labi. Fotografēšanās ir Elitas vājība. Viņas dēlu fotokameras gan mulsina. Tagad man speciāli fotografē kā fotosesijā, es parasti jūtos neērti. Bet pa lielu sanāk fotografēties arī, jā. Lai izlemtu, kura no visām fotosesijas bildēm tiks izstādē, fotogrāfs Māris Kiseļovs vispirms atlasīs 10 labākās, tad fotomodelis, viens vai kopā ar bērniem, izlēmis, kura būs vienīgā īstā. Apmeklētā izstāde vērtē atzinīgi. Ir ļoti labi, ka kaut ko sabiedrība dara, kaut kas interesantāks ir. Un, protams, ka ir svarīgi, ka arī paudzes kopā. Visiem fotomodeļiem ir savs redzējums, kādu gribētu jauno paudzi. Netik daudz kompjūteru, netik daudz varbūt virtuālu sakaru, vairāk varbūt tādu cilvēciskumu, jo dažiem, man liekas, jaunieši ir perfekti, viņi zina, kur ko atrast internetu pasaulē, un viņi ļoti spēcīgi dažādās varbūt, nezinu, viss, kas saistās tas, kas manā bērnībā nebija. Vienkārši kādreiz vairāk varbūt jauniešiem aiziet pie dabas, pie jūras aizbraukt, aiziet uz mežu. Lai varbūt viņi vairāk nodarbojās ar sportu un uzspēlē kādus kariņus vai kazaks reiz boiņikus. Mans satraukums ir par to, lai tā jaunā paudze vairāk uzturās ārā un vairāk komunicējā. Jauniešiem jābūt ir godīgiem, un viņiem nav jābaidās savu nostāju paust skaļi un iestāties par savām vērtībām. Lai viņiem ir arī tā sajūta, ka viņi spēj lidot un neapcirst viņiem spārnus. Un tas ir, protams, ļoti grūts uzdevums. Lai vārdi neizplēnētu gaisā, apmeklētāji ir liecinieki, kā fotomodeļi ar parakstu apliecina savu vēstījumu jaunajai paaudzei. Tas glabāsies pie Māra Kiseļova fotostudijā un vēlāk tiks iemūrēts sienā. Призываю всех задумываться о том, каким растет новое поколение, и пытаться находить время для того, чтобы общаться с ним. Fotoizstāde Paaudzes galerijā centrs būs aplūkojama līdz pat janvāra beigām. Pēc tam tā parādīsies vēl nebijušā veidā Rīgas ielās vides reklāmā. Skaidrīta Niktiša, Aigars Ulmanis, Bērstabu.